Jep, es pēdējā laikā visu laiku dzīvoju šajā cepurē. Šodien ir 25. marts un lieldienas. Es nezinu, kad īsti viņas ir, bet tā kā mums ir atkal 4 dienas brīvlaiks, tāpēc jātaisa krāsains olas. Un es to nemāju darīt, bet es to ļoti gribu izdarīt. Jā. Pirmais solis, kas man jau ir izdarīts, man ir savākti zaļi šķrundi no meža. Tā kā, piemēram, lapiņas un, tur pamatā ir lapiņas. Un tur jau, viņš smird pēc āri. Nē, es nevaru saprast, vai es domāju, ka ārs smaržo vai ārs smird. Vai projām nevar saprast. Tur ir kaut kādas sūnas, es redzu, kur ir skūjas, zāle, papardes, vēl sūnas. Tad tā. Ko mums vēl vajadzēs? Mums laikam vajadzēs olas. Man tik mājās nav nekādas speciālās baltās olas, es vienkārši izmantošu parastākās brūnās vistu olas, vai ne? Es ceru, ka viņas darbosies. Dzīvoju patstāvīgi pieauguši cilvēku dzīvi, krāsoju olas. Vien pati. Es nevaru saprast, vai es gribēju būt viena pati, vai man vienkārši nav draugu. Nē, man patīk būt vienai pašai. Man patīk dzīvot vienai pašai, man ir olas, man ir krāsojamās lietas. Es ceru, ka tur kaut kas sanāks. Man ļoti šķiet, ka tas ir īstais, ko es meklēju. Tas nav tas, bet tur ir iekšā kaut kāds ievārījums. Zini, kā viņu vajag attaisīt? Jūs neredzat, skatīties un mācīties. Ok, tās ir tās negaršīgās ogas, kurās atklājas vairs nosaukumu. Tas pats, kas notika manā matakrās video. Tātad tās mistiskās ogas, kurām es neatceros nosaukumu. Vēl joprojām. Neesmu iemācījusies. Olas, sīpola, mizas, zālē. Un kuras viņas iekšā bāzīšu? Varētu pieņemt kādas zeķubikas sagaidīt. Tad zeķubikas, kuras nekad vairāk nevilkšu. Es tāpatās nevelku zeķubikas, jo es nevelku svārkus vai arī kleitas. Un varbūt kādreiz uzdošu kādu kleitu vai svārkus. Es pat nezinu, kā vārīt olas, jo es olas neēdu. Es nopietni neēdu olas, es nezinu, kāpēc es to daru tagad. Ja man vienkārši viņas gribētu nokrāsot, es nezinu, es viņas ēdīšu. Es tiešām nezinu, ko es daru. Man šķiet, ka šīs olas bija jāsaslapina. Tas tā kā no visām iepriekšējā gadu pieredzēm. Man īsti tāda nav, bet pieņemsim, ka tāds ir. Vispār, jūs zinājāt to, kā ārā nav nekādas puķītes? Pilnīgi nekādas. Man tā kā vajadzēs, jā, es atcerējos, kā viņas jātaisa. Nē, par ko? Man vajadzēja kaut ko pietīt viņiem klāt kaut ko. Problēma ir tā, ka es neatceros, ko. Tagad bija ola, tad viņa uzliek virsū šitās lietas, tad viņa uzliek virsū to un sīpola mizas, un tad es viņas ar kaut ko pietinu, un tad es viņas kaut kur. Ok, mēs varam darīt arī tā. Īstenībā tas ir beigais čakars. Kāpēc es izdomāju, ka man to vajag izdarīt? Nē, vienkārši Ēlis, ko dari. Tu vajadzēja gulēt gultā. Darīt neko savā dienā. Bet nē, es krāsoju olas, pat ne savas. Tikko sašķaistīju olu.
Ak, Dievs, esmu tik slikts cilvēks un man tik slikti sanāk darīt lietas. Ak, Dievs, labi, man jāmēģina. Ej un cīnījies, tici tam, ka tu vari, nepadodies, ja vari tā dari. Ej un cīnījies, es zinu, tu vari, es to dzirdu pats sev. Man nesanāk. Kāpēc man nesanāk? Wait. My lamps. Don't touch my lamps. My lamps. Kāpēc man nesanāk? Bet gadā ir tā kā viena diena, kuras laikā tad cilvēki raksta. Tādi cilvēki, kurus tu pat nezini. Manā gadījumā vispār draugos man raksta tādi cilvēki, par kuriem es nekad neesmu dzirdējis. Apsveic. Bet jā. Tas brīdis, kas apsveic Cindy, bet viņa man neapsveic atpakaļ. Paldies, Cindy! Ok, es šo vēl nesasītu. Wow! Evo, man vēl ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solis, kuras nesasītu. Davai es centīšos to izdarīt. Tad grimstat maitas un vārieties. Varētu piešaut klāt kaut kādu ēdienu krāsolu, ne? Nu ko, ja ēdienu krāsols, tad ēdienu krāsols, ne? Interesanti. Interesanti, ļoti interesanti. Nu kā būtu ar mazliet sarkano. Dabīgais un nedabīgais kopā mūsdienu dzīvi. Tur vajadzēja pielikt cālu netiķi. Man šķiet, ka tā vajadzēja darīt, jā. Tā noteikti nebija laba ideja. Un vai šis ir tas brīdis, kad es ņemšu tās oliņas ārā un ielikšu tur, kur viņām ir jābūt augstajā ūdenī. Viņas ir vārījušās 10 minūtes, man ir bail par to, kas notiks, bet kroč man viņas jāliek augstajā ūdenī. Es tur iekšā jālāju augsto ūdeni. Šit. Karsts. Es esmu dziļi vīlusies cilvēkos, jo cilvēki saka, ka nevar krāsot olas, ja nav lieldienas. Bet kāpēc, lai nevarētu krāsot olas, ja nav lieldienas? To es nesaprotu. Tā kā tu vari krāsot olas, kad tu vien vēlies. Un es nokrāsot tagad, jo man tā gribējās. Tas tāds interesants. Un te kaut kas tāds pretīgs noticis, bet ne jā. Es ņēmu vēl piešāvu klāt ēdienu krāsu uz zilo un sarkano. Tāpēc viņas ir vēl vairāk cool. Un te kaut kā nice īstenībā man patīk. Un izrādās, ka viņas arī nav vecas. Es domāju, ka viņas iespējams būs vecas, jo es parasti olas neēdu, jo man negaršo, bet šodien es ēdīju un es domāju, ka būs labi. Bet nebija arī nemaz tik slikti, kā es biju domājis, kā varētu būt. Šīs būs arī šī video beigas. Produkts ir izdevies, olas ir nokrāsotas, lieldienas nav, bet man par to ir ļoti vienalga. Man vienkārši gribējās šajā dienā, šajā burvīgajā 25. marta dienā nokrāsot šīs olas. Tā bija dāvana man, ko es pats sev uzdāvināju. Tā dumša un te viņa tāda. Kurš pie manis atnāca? No suching sausages. Dāvana. Wow, te nofilmēji. Yeah. Yeah. Es uztaisīju olas. Es nokrāsoju olas. Grieži? Nē. Savas.
un Dīnilo. Čau, Tēs un Dīnilo. Šodien mēs iztaisīsim, ko es nopirku. Rimītī. Grimčikā. Šodien nopirku Rimītī. Es nopirku šos Svetlānas cepumus. Tādi. Būs tas operētājs. Tikai Rimītī. Šādi. Jā. Garšo pēc tam. Sula. Un vēl es nopirku šādu saldējumu. Tas būs man, jā. Un, jā, un vēl. Oh, nice! Kas tu notiek? Un to tikai Rimītī. Redziet, šeit ir rakstīts Rimī un kādi 2 sūri. Pagā, noliec!